Čau! Šajā video es tev parādīšu vislielāko uzlabojumu, ko es plānoju veikt šai žurkai. Tas būs pakaļējais tilts, noņemšu visu nost, samainīšu uz polī, ieputināšu, pastiprināšos plāksnes, metinājis arī nekad neesmu. Tā kā šis būs tāds interesants eksperience, viss būs pirmo reizi, vai tas izdosies, turpiniet skatīties. Vispirms būs jāiekur krāsniņa, citādāk te būs ļoti augsts. Apakšā šeit ir šāda te situācija, šis ir viss, kādēļ es vispār šo te visu plānoju ņemt nost, mainīt, likt polī, jo, šis izskatās šaušalīgi. Rekur, te viss arī ir briesmīgi. Bija doma tāpat mizot, bet ar šādām buksēm to noteikti nevar darīt. Rekur, kas mums tā vienkārši šausmīgi. Uzlabojums sāksim ar šīm te plauktu buksēm, tiem lollipopiem. Te vispār ir divi dažādi. Te viens ir kur tā kā tie sāniņi nav, un otrs ir izstās kā oriģinālais, pilnais. Kāds ir vienkārši pa vienam samainīts, bet es šeit likšu polī, tad noņemšu nost šos te un mēģināšu izņemt ārā tās bukses un uzlikt ekscentriskos polī. No sākuma es mēģināju ar parasto uzgriežņu atslēgu dabūt vaļā tās skrūves, bet tas man neizdevās. Saprotot, ka ar to nekā daršana nebūs, paņēmu šo te garo stieni, centos ar šo atskrūvēt. Kā jūs redzējāt, ar to man arī diži daudz nekas nesanāca, tāpēc es paņēmu savu kompresoru uzgriežu atslēgu un centos ar to dabūt vaļā. Protams, ka pamēģinot otrā pusē, uzreiz viss atskrūvējās vaļā. Pirmajā pusē rokām sanāca iekustināt tās skrūves, un tad es mēģināju viņas pakustināt gan uz priekšu, gan uz atpakaļ. Viss bija lieliski un smaids bija līdz ausīm, līdz notika šis. Tieši tā es negribēju, lai notiek. Šeit no apakšas var redzēt to nolausto skrūvi. Noliekot blakus nesalausto skrūvi un salausto, var redzēt, ka kāda pusi ir palikusi iekšā auto. Protams, mēģinot turpināt atskrūvēt otru, notika tieši tas pats un nolūza vēl mazāks gabals un palika lielāks gabals iekšā auto. Šī projekta daļa man likās, ka būs visvienkāršākā un ātrākā, tāpēc ar šo es arī sāku, bet mēs esam sākuši ar milzīgu izgāšanos un viss ir jāturpina tālāk. Beigās izmantoju šādu uzparīti, lai novilktu buksu nost no plaukta. Protams, nekas nekad nav tik vienkārši, un tā centra čauliņa buksē neslīdēja nost no plaukta, bet viss pārējais nāca. Tad arī sanāca tā, ka čauliņa palika uz plaukta, un viss pārējais ir nost. Bet nekas, izmantosim šo te pašu metodi, lai dabūtu arī centru nost. Tā kā šī metode ar buksu novilkšanu strādāja ļoti labi, izmantoju to arī otrā pusē. Šoreiz gan bija mazliet citādāka problēma, nonāca viss ārējā metāla daļa ar bukses iekšējo metāla daļu nost, bet pati bukse palika uz plaukta. Šoreiz buksi turpināt ņemt nost bija mazliet grūtāk, jo viņi ļoti salocījās ar to instrumentu un visu laiku slīdēja nost, bet galu galā, protams, es viņu dabūju nost.
Riktīgs battles bija dabūt šitos ārā, jo nekā es viņas baigi nevar izdaudzīt. Viens riktīgais palīgs bija šis te VD40 Specialist, Fast Release, Penetrant. Šitas very, very good. Idejiski ar to es varēju dabūt, lai viņš aiziet taisni līdz maliņai. Šitam tāds mazs konciņš iznāk ārā, tad es ar kaltu izsitu maliņu. Bām, šis nemaz neaizņēma pāris stundas. Nē, šito 5 minūtēs, tā kā jums video rādās. Viss dēļ šī ierūsējušā metāla sūda. Tagad viss šis būs jānotīra un jāmuču iekšā foršs poli. Šis pats ir jāizdara otrai pusē. Jā, izstāst, ka man bija taisnība. Rekur, ja es pareizi saprotu, šai te bultiņai būtu jārāda pret šo te punktiņu, kas ir šeit, bet šādi uz otru pusi. Un šis bija tas, kurš bija samainīts. Mēģināšu tagad izdaudzīt šo te metālu ārā no šīs te uzparītes. Šim te es arī mēģināju izdarīt to pašu metodu, izsitot sāniņus, bet te vēl bija tā gumija iekšā, un viņi ir saspiesti pa vidu, un tur baigi neko nevar izdarīt. Šobrīd nāk ar lielo muciņu ārā. Tā it kā sanāk viņu padaudzīt bišķiņu laukā. Ha! Let's go! 3 sitienu un laukā. Es biju diezgan tālu, bet diezgan tuvu, jā. Tur tā gumija ļoti nepalīdzēja, bet nice. Abi šie te lollipop mums ir laukā. Tagad tikai kārtīgi jāiztīra tā iekšpuse, un tad jau mēs arī varam likt iekšā foršās ekscentriskās polibuks. Cimt rokās, tehniskais vazelīns rokās. Tagad ielūbosim šo te buksīti. Un mēģināsim saspiest kopā. Cerams, es vispār trāpīšu tur tā pareizi apmēram, cik viņam tur precīzā leņķī jābūt. Nu, es centīšos viņu nolikt taisni, bet vai sanāks, es nezinu. To mēs redzēsim tūlīt. Mēs esam uzcepuši vazelīnu, jo viņš bija sasalis. Mēģinājums numur 2. Tad ņemam vazelīnu un smērējam virsū. Šim būtu jāpalīdz viņam uziet atpakaļ. Oh no! Viņš izšāva. Ok, bet galvenais jau jautājums ir tas, vai viņš ir taisni. Ja es jau viņu arī iespiest iekšā, nav jau problēma. Paties, kā sviestiņš iet iekšā. Ja, ka šodien pret šitā. Šitā vajadzēja būt arī izņemšanā. Ok, tagad sākās tā problēma, ka mums vajag viņu iespiest līdz galam, bet ar šo te mēs nevaram tā vairs izdarīt, jo ar mums ir izspiedies viņš līdz turienei. Nu, izskatās, ka viņš sēž ideāli. Viss viena buks mums ir skaista virsū. Tā kā mums izsprāga šitajā pusē tā vazelīna tūbiņa, mēs taisīsim vienkārši otrādāk, mēs spiedīsim viņu pa šito galā ārā. Nu, ja jau ir vaļā, tad ir vaļā. Kur mēs uzsildījām viņu vēl vairāk, tagad viņš tā kā sviestiņš nāk laukā. Tā pa skaisto. Un arī bišķiņ vieglāk smērējās iekšā. Tā kā tas vismaz ir forši. Varbūt ne tik daudz kā iepriekš. Iepriekš mēs tur pusi izsmērēja ārā. Tā kā mums pat ar šī tik pietiks. Gan jau, ka pietiks. Iespiežam, cik tālu ir iespiest.
Otra buks arī jums ir iekšā. Forši, ļoti forši. Tagad abas mums polī ir. Tagad tikai jādabū ārā tās skrūvis, kuras es nolauzu. Labajā pusē abas jāmēģina tās dabūt ārā. Kad tās izņems ārā, tad varēs abas uzstādīt virsū. No sākuma centos izvarot pēc iespējas tuvāk centram caurums, lai ar ekstraktoriem varētu dabūt tās skrūvis laukā. Tas pirmais ekstraktors nolūza un kļuva daļu no skrūvis. Otrā skrūvē izvarbu lielāku caurumu un ieliku pēc iespējas lielāku ekstraktoru un arī dabūju šoreiz pareizo instrumentu, ar kuru viņš ir jāskrūvē iekšā. Tā skrūve ir tik ļoti ierūsējusi, ka es salauzu visu instrumentu. Šajās skrūvēs jau bija ieguldījies pāris dienas, nekādu progresu es neredzēju, tāpēc izdomāju, ka ir jāturpina ņemt nost visu, kas traucē, lai varētu noņemt tiltu. Piespildes kolektoriem visi tie uzgriežņi bija sapūši, tāpēc sapratu, ka no šejienes neko nevarēs noņemt, un pamanīju aizmugurē pārēju tieši pirms galvbunduļa, un to parādīšu, kā es viņu noņēmu. Atskrūvēju tos 4 uzgriežņus, kas ieskrūvējas mašīnā, un arī to pārēju. Šeit situācija neizskatās baigi spīdoši. Neizskatās baigi labi, tur tās normāls kraukšķīts ir apakšā, bet nu, labi. Viss jau ir taisāms to jau. Tik cik es māku sataisīt, es nezinu, bet viss ir taisāms. Es apakšā esmu noņēmis tagad heatshieldu. Var labāk apskatīt tagad visu, kas tam mums notiek apakšā. Tad mēģināšu noņemt diferenciāli vispirms nostra, kur jau sapot ar VD40 jau visu, ko man teorijā būtu jāskrūvē vaļā. Vispirms sāksim ar stabilizatoru stieņi, atskrūvēšanu, uzsitu uzgrieznam virsū muciņu un skrūvēju vaļā. Tu esi tā pa skaisto. Tad ar to stabilizatoru stieni nebūs tik vienkārši izmā. Tur no augšas ir norūsējis tas uzgrieznis, tā kā es nevaru dabūt to atsēt nost. Es vienkārši pacelšu visu šo stienu uz augšu, lai varētu tikt klāt šitām te diferenciāļa skrūvēm, kur tas vienīgais, kas traucēs. Viņi bišķiņ pacel uz augšu, un tad man netraucēs vairs tas stienas, un es varēšu izņemt laukā tās 2 skrūves, tad atskrūvēšu vaļā pusasis, un tad paliks tikai atskrūvēt kārdānu un šo lielo skrūvi, un tad varēsim mēģināt dabūt laukā pašu difu. Rekur izmā interesanta lieta. Es vēl neko neesmu skrūvējis vaļā, bet šī skrūve, rekur es ar roku viņu var skrūvēt vaļā, viņa bija jau vaļīga. Es ceru, ka tur viss ir kārtībā. Tad pēc tam es mēģināju noņemt tās pusasis nost. Grūtākā daļa no visa šī bija dabūt, lai atstrēgst katru no skrūvēm un īsumā noturēt pašu to instrumentu precīzi uz skrūvis, jo viss bija riktīgi eļains un tas gumijas sūds, kas ir uz pusasis virsū ļoti traucēja, viņš bija riktīgi jāpaspiež malā, lai vispār varētu dabūt taisnu instrumentu un varētu skrūvēt vaļā. Es pacēlu mašīnu gaisā šajā pusē, lai varētu apgriezt disku 180 grādos, tā kā viena pusrotācija, lai pusasis varētu tikt pie pārējām skrūvēm. Bija laba skaņa. Let's go! Šajā pusē gan ir jāliek dēls apakšā pa visu apakšu, jo te nav normāla bankrata vieta. Tad es pamēģināšu ar 2 bankratiem no katras puses bišķiņu pacelt uz augšu. Atkal apgriedīsim tieši tā pa 180 grādiem disku un varēs dabūt pēdējās puses skrūvis nost. Tad šajā momentā var redzēt, kā es ļoti izgāzos ar to, ka es joprojām esmu novilcis rokas bremzi un nevaru saprast, kāpēc es nevaru pabīdīt disku un turpināt celt mašīnu augšā. Nē,
es aizmirstu, idiots esmu. Abas puses tagad mums ir nost. Beidzot arī kardāna visu tās šovis dabīja nost. Viena bija riktīgi skabarga pakaļā, kur nevarēja dabūt nostāst. Divas likās riktīgi grūti. Tad es ar tām divām atkodu, kā var dabūt vislabāk viņas nost. Trešā nonāca ļoti ātri nost. Ceturtā vispār nenāca nost. Tur čakarēja uz kādu stundu, lai viņi dabūtu vaļā. Un beigās atnāca, kas ir ļoti forši. Un tad viss, kas mums ir palicis, ir šeit lielā priekšējā diferenciālā buksa un aizmugurējās tās pie ausīm. Tā kā pēdējās 3 skruvis un mēs varam mest nost difu. To difu konektoru izņemam laukā un tad vēl rekurnošu tā stepsulīšu jāizņem ārā. Difa rekur skrūvis ir laukā. Viņš turēs tagad tikai uz pacēlāju. Mēģinās viņu nolaist nost. Šeit būs tāda neliela montāža ar to, kā es ņem ārā diferenciāli. Šis viss ir pātrināts 700 reizes un sagriezts ļoti īsos gabaliņos, jo patiesais video garums ir 39 minūtes. Tas ir tieši tik ilgi, cik es ņēmu šo te difu ārā. Kamēr uzskrien augšā, paliek zemāk, lielākā grūtība bija tas stabilizators tienis, kurš visu laiku traucēja. Viņš visu laiku krita priekšā, es mazliet palaidu difu uz leju, viņš pakrita arī uz lejas un paspiedz augšu, viņš tāpat nokrita, viņš ļoti traucēja visam šim procesam, bet beigās es to dabīju laukā. Tagad noņemšu nost difuzoru, izrādās, ka šim te auto ir bijis āķis un to kāds ir vienkārši nogriezis ar flex nost, lai neturētos auto tikai uz diskiem un dēļiem, tad ir ideja atstutēt arī pret aizmugurējo balgu. Noklipsēju nost difuzoru plasmasiņas un viņš viegli nonāca nost. Tad paņēmu vienu šo te balstu statīvu un viņš darēja perfekti tajā vietā, kur bija jābūt āķim. Sākšu vispirms ar šo uzgrieznīti priekš pusasīm, noņemšu nost. Esmu nopircis 2 jaunus, ļoti ātri atnāca IC24 uzreiz pasūtīju vakarā, šorīt no rīta jau bija klāt. Nopirku arī muciņu, 30-nieks ir žurkām izrādās, 30-nieks 12 zobiņu. Man bija 100 reizes vairāk jāpadauza tas indents, kas tur ir. Tas iesistēs šitais sūdiņš. Es viņu tik ilgi daudzīju un situ ar skrūgriezi. Daudzīju ārā, beidzot, tā kā 50 reizes ar šito situ. Tad pēc tam kaut kad es sāku jau just, ka sāk jau kaut kas bišķiņ citādāk skanēt un pēkšņi tu un izdauzīju ārā. Izmēģināsim arī šo pusi. Es viņu esmu kārtīgi padaudzījis ārā, būtu jābūt diezgan nice. Trešais mēģinājums. Pēc šie arī izsit laukā pusās. Tālāks mēģinājumā ar teikšanu bļodiņām atskrūvēt skrūvis. Divas skrūvis atnāca ļoti ātri vaļā, bet mēs vienmēr nevaram iztikt bez bet. Trešo skrūvi vispār nevarēja dabūt vaļā. Otrā pusē izrādās ir vēl sliktāka situācija. Te neviena skrūvi nenāk vaļā.
Beigās visas skrūves es dabūju vaļā, ar katru cīnījos 30 minūtes, tās vītnes izskatījās šausmīgi, augšā viņas izskatās ok, apakšpusē viņas bija vienkārši pilnībā nodrāstas, ierūsējušas, es nezinu, bet katra no tām 4 ierūsējušajām skrūvēm izskatījās tieši tā. Tālāk atskrūvēja vaļā apakšēju atsaiti un amortizators. Paņemsim nost. Rocens vadus. Šito. Šis divas uzgrieziņus atskrūvēsim, izvilksim pa apakšu. Ņemsim ārā roceni tagad. Izņemsim ārā viņu no tiem klipšiem. Un cik es nopratu, vienkārši jāvāk laukā. Jā. Vienīgais tas, ka šitiem traucē vēl šis, kas laikam arī būs jāatskrūvē. Otrā pusē viņš ir nolūzis, tā kā otrā pusē man vienkārši karājās roceni, kur es varu vienkārši izvilkt ārā. Kaut kā paņemt malā. Vienkārši izvilkt. Ok. Actually nebija nemaz tik grūti. Mākās, ka šis būs daudz sarežģītāks darbs. Ok, tas pats. Tur jāatskrūvē šitais sūdiņš, un otrā pusē es arī tad varu izdarīt to pašu. Otrajai atsaitei gan negāja tik labi tur, es nolauzu skrūvi, bet tas nekas. Atvienoju vēl ABS un bremžu nodalījuma sensoru vadus. Pēdējais, kas pirms auto pacelšanas vēl bija palicis, bija atskrūvēt bremžu trubiņus un bremžu suportu. Nekar, šāda te metode. Tād viens dankrat tajā pusē, viens dankrat šitajā pusē, tad tā, lai bišķiņ izlīdzina to svaru, jo tas slieksnis ir ielūzis uz iekšu, un tad mēģināšu pacelt to aizmuguri. Noņemtos speistars bija diezgan liels kabarga pakaļā, jo viņi bija piekusuši klāt pie bremžu diska. Mašīna stāv tagad gaisā, uzliku diskus, tad koka dēli uz diska. Viņš turās, tā kā, lai izlīdzinātu spiedienu uz sliekšņiem, jo viņi ir diezgan čābīgi. Tas dēlīts ir diski, viņš stāv gaisā, otrā pusē ir tieši tāda pati situācija. Tikai daudz platāks dēlis, nevajadzēja ņemt tik plata, bet idejas, ka tas pats. Un bonusā, džekstēns tur arī viņi tur gaisā. Tā kā aizmugurē 1, 2, 3 vietas, kā viņš turās. Ļoti ceru, ka viņš šādi paliks gaisā skaisti. Varēšu noņemt tiltu un tad paies, lai cik ilgs laiks arī paiet, kamēr es dabūšu visu nost. Nezinu, aizvadīs nopulverot un sāks atpakaļ. Cerams, ka viņš tikmēr vēl būs gaisā. Šajā pusē, labajā, vēl ir sensors priekš bremžu nodilumu. Tas ir jāizņem laukā, jo pašu bremzes atstāšu tepat apakšā. Viss pārējais tilts nāks nost. Sensors laukā. Tagad varam ņemt nost suportu. Atskrūvēju vaļā abus suportu skrūvus, un tad jau visu varēja ņemt nost.
Skrūvējam vaļā šitos banānus un visu, un 4 skrūves un tilts var nākt laukā. Man ir mazliet fuck-ups, lai tiktu pie šīs te banāna sānas skrūves. Es īsti viņai netieku klāt, jo man priekšā ir šie te ķieģeļi un dēlis, bet mēģināsim ar šo te ling, tik klāt. Cerams tajies, jo pie tiem pāriem diviem būs easy game, pie šitā tas ir tas jautājums. Abās pusēs viss ir nost, kur vairs nav pie mašīnas. Let's go! Kad stāv mazliet pagaidām uz ķieģeļiem. Mēģināšu kaut noņemt tiltu. Šādā stāvoklī ir tās skrūves. Aizmugurē ir tīri, ok, tās divas šitās priekšējās divas ir riktīgi briesmīgas. Kārtīgi viss sapūta ar VD40 un bija gatavs skrūvēt vaļā tiltu. Šeit var redzēt manas patiesās emocijas, kā es jutos, kad es atskrūvēju tās skrūves, kuras man likās, ka tiešām neatskrūvēsies vaļā. Ko tu biji? Man bija ļoti bail par šitām skrūvēm, bet paskaties, viņi nonāca nost kā zelts. Rekur tas uzgrieznis. Viņš tikai izskatījās briesmīgi, bet rekur notīrot rūsu, viņš izmēra ok. Es nopirku jaunus šitos ten. God damn! Pēc es nevajadzēju nemaz pirkt. Es ļoti ceru, rekur viņš izties šitā. Es neticu, ka no šitāda viņš var perfekti nonākt nost. Vienkārši konča. Es ceru, ka otrā pusē būs tas pats un aizmugurē arī sajies 10 sekundes un viņš nonāca nost. Ka šajā pusē arī izstās viss ideāli. Rekur nonāca nost. Viss ideāli. Tad šitie bija tie, par ko es visvairāk uztraucos. Nost, kur maizītē šitas uzgrieznis, maizītē šitas, viss ir bumbās. Tagad palikuši tikai aizmugurē 2, un mēs varam laist nost tiltu. Uzsitu muciņu aizmugurējām skrūvēm virsū un centos atskrūvēt vaļā. Un šīs skrūves nevarēja dabūt vaļā pat pēc pusstundas ar skrūvēšanu. Šodien esam atpakaļ garāžā. Tā kā ar šo te brīnumu nesanāca dabūt vaļā aizmugurējās tilta skrūves. Es nezinu, vai tas kompresors ir briesmīgs, vai nu šis te ir par vāju. Es aizbraucu uz CT-nomu, izīrēju lielāku aparātu. Idejiski lielāku tādu, jo viņš ir uz baterijas, viņš ir liels. Es ceru, ka ar šo te varēs atmačīt vaļā tās divas tilta skrūves, un tad beidzot varēs izņemt laukā tiltu. Es ļoti ceru, ka sajies. Ja ne, tad būs diezgan briesmīgi, jo būšu tā nopulējies, izīrējis veselu triecienu pistoli un beigās nekā. Ceram sajies. Es ļoti ceru. Šodien lieku lielas likmes. Ņemam to 18. muciņu un mēģinam močīt vaļā. Damn, šitam noteikti ir vairāk spēks. God damn! Brāns gandrīz rokas no vietas izbira. Tad pat ar šo uzgriežu atslēgu es nevarēju dabūt vaļā to tiltu skrūvi, un viss, kas notika, bija tas, ka rūsa bira man sejā un mutē. Wow! Šis noteikti ir spēcīgāks, bet tas nemaina faktu, ka nenāk īsumā vaļā tās skrūves. Izstās, ka baigies sūdi ir. Ja pat ar ļoti labu instrumentu nevar dabūt vaļā. Man baigi ceļš atpakaļ nekāds nav, man vajag noņemt to tiltu nost. Es esmu tik daudz jau noņēmis. Pie šī te apstāties es nevaru. Tā izstās, ka viņš nav tik spēcīgs, tā ja tukšgaitā viņi griež.
Bet, jā, es paņemot viņu rokās tā viss strīds. Ja es tikšu pie tās skrūves no augšpuses, pamēģināšu visādas metodas tur uzsildīt, ar VD40 sapūst, padaudziet visu kaut ko, lai tā rūsa vai kas tur ir sagājis, lai viss tas atraisītos vaļā un varētu beidzot atskrūvēt divas. Jo diezgan interesants fakts ir tas, ka tās divas skrūves, kuras es domāju, ka nevarēs dabūt nost, kur tie uzgrieznīši tikai bija, viņi nonāca pilnībā uzreiz nost, pat ar to veco pistoli. Ar šo jauno es pat nevaru dabūt nost šīs te divas, kuras man likās, ka būs ok, jo teorijā nav jau baigi nekam sūdīgam, kam tur notikt. Viņš tā kā, kas tur ir no apakšas, viņš sarūsējis nebija, pa vidu sarūsēt viņš nevar, jo tur ir tā bukse. Augšpusē viņš ir vienkārši mašīnā iekšā, tātad tur nekam nebūtu jābūt sarūsējušam. Tāpēc mēģināšu atlaust šīs te vietas tad vaļā. Nē, tur nevar tik klāt. Un, protams, ka nākamā loģiskā doma manā galvā ir tāda, ka tā skrūva ir iestrēgusi kuzavā un griezīsim bagažniekā caurumu, lai tiktu pie skrūvas no augšpuses. Te redzēju, ka man no sākuma ir bail, jo burtiski nekad dzīvē neesmu iepriekš neko ar fleksi griezis. Un, protams, nepalīdz tas fakts, ka es negribēju vienkārši sagraizīt savu kuzavu un sabojāt viņu vēl vairāk. Tā kā jau mazu svītriņu bija iegriezis, sapratu, ka ceļš atpakaļ nav, kuzavs jau var iegriezt un jāmēģina izgriezt ārā visu, ko es biju ieplānojis. Kā jūs redzat, esmu atgriezis vaļā šo te vietu, un tur arī ir tā tiltskrūve, bet paskatoties uz šīm te vītnēm, tās vītnes izskatās vienreizēji. Nu, es tā kā neredzu, kur ir tas iemesls, kādēļ viņš ir iestrēdzis, bet es pamēģināšu sapūst tur riktīgi daudz kaut kādu VD40, un tad skatīsimies, kā būs. Ja šo te mēs dabūsim vaļā no apakšas, pēc tam, kad es būšu sapūcis VD40, būs ideāli, tad darīsim to pašu otrā pusē. Lietas mums sekojošas. Rekur nevarēja dabūt to buksu ārā, ja? Es viņu dedzināju riktīgi ilgi, nu kādas 20 minūtes noteikti bija. 20 minūtes dedzināju buksi, sāka griezties vaļā. To parādīšu klipu. Šo te man ieteica žurgas grupā, es pajautāju, es reāli nezināju, ko darīt. Es no augšpuses tiku klāt, izfleksēju, izgriezu tā kā muļķis caurumu mašīnā, bet labi. Nu, tur nekas nepalīdzēja, ne sišana, dedzināšana, nekas. Tagad tas pats ir jāizdara otrā pusē šeit te. Tad viss pasākums izstāk šādi, vienkārši ņēmu kausējumu un tā šitā te. Močiem tik nost, mēģināja aizsekt ar metināšanas cimdiem, cikiem varēja. Visu pārējo jādedzina nost, jāuzsilda viss tā vieta, un tad kaut 20 maks 30 minūtes, ja ne, jā, kaut 30 minūtes es dedzināju riktīgi visu šo ten buksi, un tur iznīcinājās iekšpusē, jo man teica, ka tā buksa ir pielipus pie skrūves. Tādu novērtoju apakšā un pacēlu dankrotu, lai tilts neuzkrīt uz galvas, kad beidzot būšu noskrūvējis nost tiltu. Priekšējās divas skrūves, protams, atnāca ļoti vienkārši vaļā. Viena no aizmugurējām skrūvējās ok. Otra izšķīda baltā pulverī, bet arī skrūvējās vaļā.
Es biju tikai aizņemts mēģinot dabūt to tiltu nost, ka es nemaz nepastījos, kā šis viss izskatās no sāna. No priekšpuses jau viss izskatījās, ka es nevarēju saprast, kāpēc es tik ļoti cīnos ar to tiltu un kāpēc viņš nekrīt uz leju. Un tad es sapratu to, ka viņš bija ļoti sašķiebies uz aizmuguri un vienkārši lauza tās priekšējās 2 skrūvis laukā un vajadzēja tikai pacelt mazliet no aizmuguras tiltu, lai viņš vienkārši nokristu pats lejā. Lai izdomāju savu geto metodu, kā noturēt tiltu horizontāli taisnu, un viņš neliektos uz atpakaļ un nelauzt ārā priekšējās skrūvis. Dāmas un kungi, tilts ir laukā. Tilts ir oficiāli nost no mašīnas. Reku, noņemsim mamīti. Nē, šis vēl atspēr, sorry. Noņemsim atspēri. Damn! Lūgtum! Yeah! Tagad tikai jāizvelk laukā. Beidzot! Nice! Tagad tāds mazais pusdienu pārtraukums, draudzene uztaisīja paēst. Tātad garāžā es arī esmu labi paēdis. Jāatskrūvē vēl ir amortizatori. Jo šeit mazliet viņi traucēs. Tā kā bišķi te tā priekšā mazliet ir. Labi, vienā pusē tikai dabūju ārā to amortizatoru, otrā pusē vienu uzgriezni. Es mazliet nopaļoju. Viens atnāca vaļā, otrs nopaļojās. Nekas, to es izdarīšu tad kādu citu dienu. Tad šajā pusē, tas ir galvenais, ja mēs vēlkam uz šajien, es dabūju tā mīt nost, man mazāk lietas, kas traucē. Teorijā vienkārši paņemšu vienu ķieģeli nost un mēģināšu izvilkt visu šo te pasākumu laukā. Lūk tā, tilts laukā. Tagad tikai jāizdomā, kur viņu novietot garāžā. Un tad jāsāk viss šitais jaukt ārā, jāsmaina viss bukses un jāizdomā, kā būs ar to krāsošanu, pulveru krāsa vai nē. Un tad metam visu atpakaļ. Es teicu, ka es parādīšu to skrūvi. Lūk, kā viņi izskatās. Tad, kā man tajā žurkas grupā teica, vaina būs tajā, ka tā bukse ir saķērusies riktīgi klāt. Tai skrūvē, ne jau skrūvē bija vaina un nevis es nevarēju atskrūvēt. Un uga bija pa vāju, bet tas fakts, ka reāli bukse bija pieķērusies klāt skrūvē un vispār nenāca vaļā. Tātad es pa velti izgriezu caurumu sev bagažniekā un tas neko nedeva. Bļāņas, apčakariens. Kā lai saka apčakariens, bet nekas. Vismaz tagad ir laukā. Kas ir galvenais? Tik ilgi čakarējos. Varu vest apakaļ lielo uga. Vai man diena, šis bija īsmā diezgan crazy. Īsmā nepamanīju, bet ir vēl nedaudz kaujas rētas. Jakā ir caurums. Tāds upsīts gadījās. Jā, kaut kā tā. Tas bija visticamāk te, kad es dedzināju ārā tiltam tās bukas, tad gadījās arī šāds brīnums. Nekas, tāpēc tā ir garāžas jaka, kuru var sadedzināt. Nopirkt tad šādu te uzgriežņu ekstraktoru. Un ar šo te es dabūju arī to otru amortizatoru laukā, kur joprojām īsmā ir iesprūdus tā skrūvi. Tas uzgrieznis. Šis te ļoti labi strādā. Tas skrūvju ekstraktors smird, ko skrūvē iekšā. Šis te, ko tu uzsit virsū, ir diezgan foršs. Viņš nostrādāja tā kā amīt otrā pusēs un dobūjas abās pusēs nost. Skrūvēsim pilnībā visu vaļā, lai varētu izņemt buks un izdomāt, kā tā viņu nokrāsot. Tikai sāksim tad ar to stabilizatoru stienu, skrūvēsim vaļā, mēģināsim šitos dabūt vaļā. Tad jau lēnāk garā augšējās, apakšējās atsaites. Rekar visus tos ten bremzes ņemsim nostā, lai paliek pliks tilts, plika katra detaļiņa. Tad jau skatīsimies, kā dabūsim buks un vispārējo laukā. Tad sapotu visus uzgriežus un skrūvis ar VD40.
Dēm, atskrūvējās pat. Es kā muļķis mazliet visu sabojāju. Tas uzgrieznis bija iestrēdzis iekšā muciņā. Lai dabūtu viņā ārā no muciņas, es domāju, ka loģiski būtu uzskrot viņu apakaļ, pakustināt to muciņu, lai izkrist uzgrieznis. Es vienkārši sabojāju to uzgriezni un nācās viņu ar dodlampu dedzināt nost, lai uzsist mazāk muciņu un atskrūvētu vēlreiz viņu vaļā. Silot. Tas arī bija pilnībā briesmīgs, bet nu, mums ir jaunas, un tas pats vēl otrā pusē. Noņemsim nost visu, lai banāns ir brīvs. Ņemsim nost tā kā bremzes turās, un tad ņemsim bremžu disku nost, lai var beidzot šo te rokas bremzes trosu izvelt laukā. Tad vienā pusē vienu skrūvīti sanāk nostripot, rekur izskatījās šādi te skaista. Un nezinu, vienkārši nesagāja. Tad es uzsitu citu muciņu virsū, pamēģināšu ar uga dugu tagad dabūt vaļā šo te. Ja nē, tad visam šim banānam misija ir, man liekas, game over. Abās pusēs banānos tad šitās atsaites skrūves arī tādas diezgan iestrēgušas. Viņas jādabū, lai viņas pakustās, un tad es viņas izjutīšu laukā ar šo ten daudzāmo. Tad vienkārši izdauzīšu laukā, un banāns būs brīvs. Esmu atskrūvējis tāda šīs te bremžu disks. Es īsumā esmu iznīcinājis ar visu gultni, tāpēc viņš negriezās, te ir iznīcināts. Un īsumā uz šitā te, lai arī kā šo brīnumu sauktu, un pusi no gultņa ir, nu tā kā tā ārpusītā metāla šaiba palikas virsū, cerams, ka šito brīnumu varēs dabūt nost, bet tā jau būs problēma vēlāk. Sanāca nostripot tās ABS skrūves, tāpēc ķeros pie pārbaudītām metodēm un uztaisīju milzīgu mīnusiņu ar zāģi un dabūju vaļā tās skrūves. Reku šajā pusē arī izdarījām to pašu. Izzāģējām un tad šeku reku skrūve arī skrūvējās vaļā, kas ir vienkārši vienreizēji. 12 mm muciņa ir tā īstā, viņa perfekti der apkārt tam sensoram, netrāpa pa sensoru, bet trāpa pa tā apkārtējo daļiņu.
Un re, kur viņš jau mazliet ir sācis nākt laukā. Maigi uzliekam, kaut kā cenšamies pieturēt un tad sitam, bet tā, lai nav pa pirkstiem. Super. Tad sākām dedzināt laukā tilta bukses. No ķieģeļiem uztaisījām statīvu priekš lodlampas, jo tik ātri nemaz nekustā bukses laukā. Viena bukses laukā. Šis pats vēl jāizdara tikai 4 reizes. Uz beigām sākām jau sildīt ar 2 lodlampām, jo ar vienu bija ļoti ilgi. No ar 2 lodlampām 100 reizes ātrāk nāk ārā. Joprojām tā skrūve ir iestrēgusi virsū, kas ir ļoti slikti, jo vajag šo te metāla gabaliņu. Izdedzināsim vēl diferenciālu buksi, un tad no rāmja, pusrāmja tas arī būs viss. Banānās liekšana buksēm izmantosim to pašu metodi. Izdedzināsim laukā tās gumijas bukses. Kur izdaudzījām arī taču širo laukā nenofilmēju, jo burtiski 3 sekundes pirms tam mēs viņu dedzinājām. Te bija tā bukse, buksē izrādās bija kaut kāda metāla čauliņa. Mēs karsējām un vienkārši viņš pats izšāvās tā. Es tieši aizgāju uz otru pusi un man trāpījuši tā čauliņa. Viņš vienkārši pats izšāvās un trāpīja man. Un tā vienkārši šits iznāca ārā, bet tur ir palikusi tieši tāpat kā skrūvēji. Ir palicis kaut kāda riktīgi iedalbīts, tas būs jāizdauz laukā. Nu jā, tad arī palika puse buks izskatās, ka iekšā. Šis būs viss jādauz laukā. Cerams, nebūs super grūti, izstās jau kā betons. Neizskatās baigi pēc buks. Neizklausās arī. Izņemsim ārā tās plasmasiņas, kur tie ABS un bremžu nodiluma sensori stāvēja. Un tad jāmēģina dabūt laukā arī šī te buksa būs, jo, kādā viņa mums te stāvoklī, tādā, kaut kā tā man uz auto stāvēja. Kaut kā tā. Tā kā šis te buksas mēģināšu dabūt laukā abās pusēs, tad noņemam plasmas un ņemam laukā arī šīs te buksas. Tad šiem te plauktiem šīs te buksas, cik es skatījos, var dabūt laukā izurbjot. Ar rūpšanu un daudzīšanu nekas neizdevās, tāpēc ķeros atkal pie zāģa un uguns. Rekur šādi te izlikt cauri to zāģīt, tad rekur zāģēja cauri, tur jau mazliet daudz labāk sāk iztīties. Gandrīz esmu pārgriezis viņu pāri. Idejas, ka baigi nekas labāks par dedzināšanu, tad izskatās nebūs. Cerams, es neko nesačakarēšu tajā plauktā. Tā kā jā, es viņu dedzinu, rekur viņš jau ir kaut milimetru tur panācis laukā. Mazliet arī esmu iedaudzījis uz iekšu, cerams, viss būs ok. Beidzot, pēc nenormāli ilga laika esmu dabūjis arī ārā šo te briesmīgo buksi. Diemžēl vēl tas pats ir jāizdara. Tur ir pagājušas jau, man liekas, 4 stundas, kad es mēģinu no šeit dabūt ārā. Zāģēšana un viss pārējais neko nedarīja, tad tagad mēģinu vienkārši saceptēt, metāls izplešās un censties vienkārši izdedzināt laukā visu un tad izdāzīt tā kā mociņu. Tas bija vienīgais reāli ātrākais veids, kā man vispār kaut kas te izdevās. Nezinu, kā tās čalas tik traki tur ir iestrēgušas iekšā, ka viņas nevar dabūt laukā, bet es sāku šo te visu darīt vienos, ir 8:00. Par 7 stundām esmu izņēmis vienu un otru ārā. Ej tu nost! Šis bija pilnīgi briesmīgi. Ja tev nav tātad pareizie instrumenti, tad šis aizņem burtiski visu dienu pāris buks. Dabūsim laukā šo te
nezinu, blīvīt, kaut metāla riņķīt, kas tur gultni iekšā. Izņemsim šos te laukā abos banānos un tad brauksim pie čoma izspiest ārā buksus un gultņus. Skrienam izprasēt visas buksus un gultņus laukā, un tad vedam uz pulverkrāsu. Kad izprasējam visas buksus, paņēma visas detaļas un skrēja uz blāstu. Neaizmirst ierakstīt komentārā, kādā krāsā tavuprāt visas šīs piekaras detaļas tiks nokrāsotas. Paldies tev, ka noskaties visu video līdz galam un tiekamies jau nākamajā epizodē.